Teikšu godīgi, patiesībā es ļoti baidos katru dienu. Kad es kāpju uz skatuves, es ļoti baidos. Man trīc rokas tāpat kā visiem, es nelieku rokas prātus, lai nevar dzirdēt, kā grab. Šis ir mans 5. korāla storijas, bet koraļos es esmu 4 gadus, jo man viss sākās ar šādu pasākumu, un šeit es esmu atkal šajā pasākumā. Iepriekš 4 reizes es braucu viena. Es nemācēju uzrunāt cilvēkus, un vēl tagad nemāku uzrunāt, lai viņi brauc man līdzi. Man bija pirmajā vīrs, taču jā, es paņēmu viņu līdzi katram gadījumam, ja nu būs jābēg. Bet, kad es ieraudzīju, ka šeit ir īsti dzīvi cilvēki, un viņi ir ļoti, ļoti sirsnīgi un atvērti, un man pašai bija impulss izlikt priekšā un padalīties, ko es nekad nedarīju, jo man bija ļoti, ļoti paniski bail. No uzstāšanās, vispār no runāšanas ar svešiem cilvēkiem arī. Un paņēmu vīru līdzi ar domu, ka, ja kas muksim, vai lai ir atbalsts. Bet tas bija ļoti tāds īstenībā svarīgs moments paņemt otru cilvēku līdzi, jo viņš redzēja to pašu, ko jūs redzat šeit šodien, ka šeit ir īsti dzīvi forši cilvēki, atvērti, patiesi, mirdz no iekšpuses. Āda visiem tāda. Un visi dievē, un visi tādi priecīgi atgūst dzīves prieku un pazūd atkarības un visu. Un kur vēl labāku vidi ieraudzīt, lai pārliecinātos, ka sieva ir drošās rokās. Un viņš toreiz pateica, es nezinu, kā jūs to darat, vienalga, ko jūs te darat, es redzu, kā mirdz mana sieva, lai dariet viss, kas jādara, es akceptēju. Un man īstenībā toreiz ļoti vajadzēja apliecinājumu no ārpuses, no citiem cilvēkiem, jo es biju ar ļoti zemu pašnovērtējumu, es sevi ļoti, ļoti nemīlēju. Es it kā jau biju sākusi sevi kārtot, jo ar veselīgu dzīvesveidu es esmu pazīstama jau 8 gadus, tāpēc es tik labi izskatos. Pirms 8 gadiem tie bija 15 lieki kilogrami, kā lielākai daļai, ko jūs dzirdējāt, 10, 24, jā, man tas bija 15 un visādas veselības problēmas, kuras par problēmām neuzskata, jo ar viņām mēs dzīvojām katru dienu. Bet mana tēma, es tomēr ieliku to bildi, tā es izskatījos ar 15 liekiem kilogramiem, kā man teica kaimiņiene. Man patika daudz labāk, ka tu izskatījies tāda dzīvāka nekā tagad tu tāda kaulēnesi. Ziniet, kas tur runā? Skaudība. Vai, kad es aizvedu bērnus uz dārziņu, pie manis pienāk baksta manu vēduru, ko tur nav, ko dievē, pasties man te, saku, tev arī vajadzētu tā kā, nē, man viss ir kārtībā, bet tu tāda kaulaina. Ar šādiem komentāriem cilvēki saskarās katru dienu, sevišķi tad, kad viņi sāk par sevi rūpēties. Ir vīri vai sievas, mammas vai bērni, kuri nicina par to, ka kāds uzdrīkstās kaut ko darīt, bet viņi jau nevar. Un tas skauž, tas griež iekšās. Tas tev acu priekšā rāda, ko tu nevari, jo katrs cilvēks, kas mums ir apkārt, spoguļo mūsu iekšējo pasauli. Ja tevi trigerē otrā cilvēkā kaut kas, tas ir kaut kas, kas tevī trūkst, vai kaut kas, kas tev pašam sevī ir iebjās atkal. Tie spoguļi ir interesanti, un kopš es atnācu uz Koraļu klubu, patiesībā tad arī sākās mans garīgais transformāciju ceļš, jo pirms tam es biju ļoti neapzināts cilvēks, tāpēc arī bija tās visas veselības problēmas. Bet tikai ar prātu sakārtot veselību nebūs gana, jo tad būs tie stāsti, tikko runāja Vinete, kad dabas vielas nestrādās, jo ir kaut kas vairāk. Un šodien es gribu parunāt par to, kas tad mūsos ir, ar ko mums ir patiesībā jāstrādā, lai mums sāktu sakārtoties dzīve visos līmeņos. Jo patiesībā stāsts jau nav tikai par veselības atgūšanu. Tas ir stāsts par visas dzīves sakārtošanu visās jomās. Nauda, attiecības, bērni, vecāki arī tajā skaitā, pašrealizācija, atrast savu lietu, par ko acis deg. Tā, ka tu tiešām pirms modinātāja esi augšā un skrien un dari. Bet lielākā daļa, būtībā 95% cilvēku katru rītu ceļās 10 reizes, 3 reizes nospiežot modinātāju, jo ļoti negribās iet uz to darbu.
vai ļoti negribās tur tos bērnus atkal tur taisīt uz to bērnu dārzu, kāpēc mums vienkārši nevarētu dzīvot kaut kur Spānijā, neiet uz dārziņu, lai viņi tur pa dārzu tur tā izglītojās paši. Bet mums ir programmas, bloki dažādi iekšā, kas mums traucē virzīties uz priekšu. Sākot jau par to, ka mamma teica, dari tā. Mamma teica, ja tu nevilksi cepuri, tad tev tur nosalsi ziemā un tā tālāk tur cimdiņus uzvaz to. Un šitās programmas, ko es pamanīju bērnos, piemēram, man ilgi vecākais bērns nevarēja beigt nesāt cepuri. Arī tad, kad bija silti. Jo tās programmas tā iesēžās iekšā, ka tev jau pēc tam ir jāprogrammē nākamā programma. Nu, ko tu te tā ar to cepuri novelc, taču ārā ir silti. Vēl nesen ziemas cepuri pirms nedēļas vilka. Vienkārši automātā paņem un skrien. Un mēs visu dzīvi dzīvojam autopilotā, automātā. Ar šīm te zemapziņas programmām pat neaizdomājoties. Un tas, kas mūsos iekšā ir, nevienmēr ir kaut kas tāds, ko gribās redzēt. Mani neviens nemīl. Es esmu nevērtīgs. Mani neviens nenovērtē, jo man nepasaka paldies. Bērnībā kāds nepateica paldies. Vai tagad kāds aizmirst pateikt paldies, jo liekas, ka tu jau tāpat visu zini. Un to programmu ir ļoti daudz, kuras apaug ar miljonus citām programmām. Bet kā no viņām atbrīvoties? Tikai tad sākas šis transformāciju ceļš, kad tu saproti, ka viņas ir. Tad tā kā anonīmajiem alkoholiķiem. Tu vispirms atzīsti, ka tu esi alkoholiķis, un pēc tam tu vari ar to strādāt. Kamēr tu dzīvo noliegumā, tā ezotērika ir muļķības, ko tur var elpot, tak sālposies, tur kājas atstieps. Visi šie komentāri ir programmas, sekas tām programmām, kas mūsos ir iekšā. Es kādreiz ļoti skeptiski izturējos pret alternatīvo medicīnu. Šobrīd es esmu alternatīvās medicīnas pārstāvis Latvijā. Būsim reāli. Tieši tas arī tas ir, ko mēs šeit darām. Kādreiz es biju ļoti pret horoskopiem, es par to smējos. Šobrīd es daru visu, kas ir manā astroloģiskajā kartē, jo tas man dod enerģiju, tas man iedod drive, tie ir mani instrumenti, tas ir kāpēc vispār atsūtīt esmu šejieni, darīt tieši tās lietas, kas ir jādara. Visi dara tās lietas, kas viņiem ir jādara. Daudzi nedara, jo ir bail. Tas, ka tu aizies pie astrologa vai numerologa vai nolasīsi dvēseles matricu, cilvēka dizainu, nav svarīgi, kuru instrumentu ņemsi, un tev noliks priekšā tas, ko es pirmoreiz ieraukot savu cilvēka dizaina karti pateicu, ka tas nav par mani. Tev vislabāk ir komunikācija ar svešiem cilvēkiem. Es aiz vīra muguras slēpos visu dzīvi. Lai tik ar mani kāds tur nepamēģina parunāt, jo es nezinu, kur likt acis. Kā uzvest, ko vispār runāt? Kādi sveši cilvēki? Kādi sveši cilvēki? Man es. Bet man bija interesanti, jo jau sākās tas mošanās posms, ja tā to var nosaukt. Kaut kāda ziņkāra sāka parādīties. Covid laiks tur nāca vēl ar visām savām transformācijām, kas lika atvērt acis par zinātni, par medicīnu. Jo, ja tev ģenētiķis savā kabinetā vizītē, gaidot 5. mazuli, pasaka, ja vajadzēs, es iešu prom no darba, tad tev rodas jautājumi. Ja speciālists šādi var pateikt, kas tas ir, no kurienes tas nāk, kāpēc viens saka tā, bet visi pārējie ziņās kliedz kaut ko citu. Un es sāku meklēt, es sāku pētīt, es sāku iet iekšā tajā visā. Un atnāca korallis. Nesaukts, vienkārši visuma sūtīts. Un atnāca ļoti daudz pieredzes stāsti, negatīvi pieredzes stāsti. Protams, ir arī pozitīvi, gan tajā jomā. Bet es ar bērna ziņkārīgām acīm sāku vienkārši kāri tvert visu informāciju, kas ir savādāka nekā tas, ko es zinu. Man patīk, ka mēs bijām vienā pasākumā arī ar koraļu meitenēm. Prāgā, man liekas, tas bija. Tur bija tāda milzīga bibliotēka ar tādām gigantiskām grāmatām, un tur bija uzraksts, ka patiesībā visvērtīgākās zināšanas ir tās, kuras mēs nezinām. Tātad, mīļie, jūs neko nezināt. Un kas ir bailes? Bailes ir no nezināmā. Bailes ir dzert koralu ūdeni, jo tu nezini, kā uzvedīsies tavs ķermenis. Bailes ir attīrīties, jo tu nezini, kas tas ir.
Bailes ir darīt kaut ko jaunu, jo tu nezini, kas tas ir, tu nezini, kā tu jutīsies, kad to darīsi. Tātad bailes ir tā robeža starp zināmo un nezināmo. Ja tu iekāp savās bailēs, tu vari tikt tālāk. Tā, es izkāpu no saviem prāta blokiem, vienkārši kā ledlauzis laužoties caur visām bailēm. Man bija paniski bail no uzstāšanās, bet es prasījos uz tās skatuves, jo es nezinu, kas mani dīdīja. Vienkārši es sāku klausīt, pirmkārt jau cilvēka dizainu, kas ir klausīt savu intuīciju, nevis prātu. Es jau sen vairs neklausos prātu, es daru trakas lietas, bet viņas atmaksājās dubultā un citreiz pat vēl. Vienkārši, ja tev liekas, jābrauc uz pasākumu, kas maksā 1300 eiro, man tādas naudas nav. Es braukšu. Un pēc nākamajā mēnesī tev atnāk jau tā summa, kuru tev vajag, lai nomaksātu to dalīto maksājumu par to pasākumu. Kā tas var būt vienkārši tik maģiski? Un nav svarīgi, kādas zemapziņas programmas jums katram ir. Man arī viņas ir, joprojām. Ir svarīgi, ko jūs ar viņām iesākat. Vai jūs vispār kaut ko ar viņām iesākat. Jo būtībā katrs teikums arī, ko mūsu tuvinieki saka, nedzer tos produktus, tas jau nav zinātnē pārbaudīts un tā tālāk. Tās ir viņu programmas. Nav ko krāmēt man virsū. Škits. Man bija impulss, es gribu tīrīt organismu. Tikko dzirdēju tāds stāsts, kad mamma ļoti grib attīrīt organismu. Bērns nedod piekļuvu bankai naudai, lai cilvēks to varētu izdarīt. Kā jums liekas, tas ir tā kā par labu otram cilvēkam? Viens domā, ka glābi, otrs tikmēr cieš. Jo nedabūn to, kas viņam pēc impulsa bija jādabūn. Saprotiet? Un uz korāļiem neatnāk visi. Atnāk tikai tie, kam ir lemts saņemt šo instrumentu, kas patiesībā ir visuma dāvana, jo manā gadījumā tas ir izmainījis manas visas ģimenes dzīvi, uzskatus tajā skaitā. Aptiekā nopirkt uzturu bagātinātāji netransformēs pilnīgi neko. Pilnīgi neko. Bet šī vide, pasākumi, viss, kas šeit notiek, kopā ar organismu attīrīšanu, paceļ cilvēku jaunā līmenī, palīdz ieraudzīt šīs programmas, kuras vajag izstrādāt, lai tu varētu virzīties uz priekšu. Kaut ko tik fenomenāli es esmu redzējis tikai šeit Koraļu klubā, lai gan es esmu bijusi citās tīkla kompānijās. Bet nav būtiski, kurā kompānijā, ar ko, kas un ko un kā, kamēr tu atsakies ieraudzīt savas programmas, kuras ir ļoti nepatīkami redzēt, atzīt sev, kad es esmu bombzis, man ir naudas problēmas, es nevaru pieņemt naudas, nevaru pieņemt dāvanas, es nevaru vienkārši saņemt pat paldies, ir citreiz cilvēkiem grūti saņemt uzreiz, ir, jau par ko tad es tur tā un šitā un vēl kaut kā, vai tu pasaki komplimentu un cilvēks vienkārši nezin, kur likties, jo viņš nevar paņemt, jo tur ir tā, viss ciet. Un kā tāds cilvēks var dot citiem? Ir ļoti, ļoti grūti. Tāpēc, mīļie, es varētu lasīt lekciju, man liekas, par šo tēmu, bet es gribu pateikt tikai vienu lietu, ko es esmu sapratusi pa pēdējiem 3 gadiem, ka bailes ir virzītājs spēks. Ja mums no kaut kā ir ļoti bail, tad tieši tas ir jādara. Tieši tur ir visas atbildes. Tas ir man palīdzējis ļoti augt kā personībai. Tas ir man palīdzējis sasniegt to, ko es agrāk pat nesapņoju, ka es varētu sasniegt. Un izaugsme notiek raķetes ātrumā, ja tu sev ļauj. Es gan reizēm tā kā nobremzēju, šitas bišķi par ātru. Bišķīt jāpaņem pauze, bet un arī ir jāuztais vienkārši analīze. Kas tur tagad ceļās augšā? Kāpēc es tā kā šito daru, ja? Meklējiet sevi, izziniet sevi, nespļaujiet virsū nevienam instrumentam, lai cik viņš ir smieklīgs. Jo visi instrumenti ir visuma doti, Dieva doti, kas tic radītājs, nezinu, augstākais. Es vienalga, tas ir viens un tas pats, tā ir enerģija, visuma enerģija, kura plūst tad, ja tu plūsti pareizajā virzienā. Ja tu ej uz darbu, kas tev nav jādara, tev pazūd enerģija. Ja tu dari lietas, kas tev ir jādara, tev parādās drives, enerģija, dzīves spars. Tā es atgūvu savu dzīves sparu.
Neticēsiet, bet es vēl nesen domāju, vai man tiešām ir jābūt koraļa klubā. Šaubas ir regulāri, katru dienu. Tas ir prāts, kas ir pilns ar drāzu, kuru vienkārši vajag aizmirst, neklausīties, ielietas mūziku, austiņas aizies skriet, padējot vienalga, vienkārši nav svarīgi, kas tās pa domām tur bija. Es vienkārši eju savu sirds ceļu un viss sakārtojas. Un es ticu, ja tik daudz cilvēku šobrīd ir šeit, tad visiem ir ko dot pasaulē, jo šeit jau mēs esam, lai dotu. Savā ziņā, lai modinātu pārējos, jo tik apzinātu cilvēkus kā mani klienti, mana komanda, visi šeit un visi, ko es zinu, viņi visi pulcējās šeit. Un ar katru jaunu klientu atnāk vēl viens tāds pats kā es, kurš saprot, kurš redz, vienkārši vēl tā kā baidās spērt tos pirmos soļus, un mēs esam tie, kas iedod roku, paņem līdzi, un mēs kopā ejam šo ceļu.